Labdien! Pats direktors, priekš. Latvijas. Ļoti lūdzu. Tā ir jauna. Jā, paldies. Mēs esam gandrīz visi. Tā kā redzēti cilvēki. Jums te būs ēti? Jā. Bet vai mums būs jādzied arī? Iespējams. Tas būs ļoti patīk. Jā, un cienījumi paudolēkiem tiek ēti, lūdzu, ieskatāt. Jā, nu, pavisam īsi tātad. Mēs esam no 12. jūlija, mēs esam kora skola, Rīgas kora skola. Ja mums mācās 83 bērniņi, mums vēl ir paralēla studija, kadru kauve ar apmēram 40 bērniņiem un sagatavošanas klasē 23 bērniņi. Tā ir mūsu lielākā bagātība. Šeit piedalās arī pedagogi, viņi visi ir jauni cilvēki samērā. Un tātad vakar mums bija ļoti priecīgs notikums, jo 6:30 no Holandes beidzot atnāca mūsu cerētais instruments, pilnīgi jauns, kur mēs vēl neesam samaksājuši, apmaksājuši. Patreiz viņš tev stāvus parāda daļēji. Bet mēs ceram. Un arī tātad mūsu vidus izaugs talantīgi, ne tikai ēdelnieki, bet mūziķi, diriģenti, kas nesīs tālāk Latvijas kultūru. Un tagad mēs jums sniegsim pavisam mazu īsu koncertu. Es domāju, ka jums vienmēr tā ir tāda interesanta brīži, interesanti laiki, kad jūs redziet un skatiet, kā jūs diriģents ar kādām emocijām un ar kādu pārliecību viņš cenšas to dziesmu. Tas tā man nebija gadījies vēl. Es gribētu teikt, ka jūsu koris, jūsu skola, jūsu balsis ir arī Latvijas balsis. Un visur, kur jūs dziediet, un kur jūs dziedājāt agrāk, jūs vienmēr jau saistīja ar jēdzienu, ar simbolu Latviju. Un tagad, kad mēs esam visā pilnībā, pilniem pleciem un ar pilnu stāju piecēlušies kājās un apliecinām savu varēšanu, jūs esat vēl vairāk vajadzīgi. Un es esmu apsolījis arī piedalīties jūsu festivālā. Nē, nebaidieties, es nedziedāju. Es piedalīšos ar savu klātbūtni, ar savu klausīšanos, ar savu līdzjūšanu un ar tiem dažiem vārdiem, ko man būs atļauts teikt, mēs ies pasaulē spēcīgāk. Un paldies jums, ka jūs to dariet, ka jūs esiet skanīgi. Paldies, ka jūs reizēm esiet raiski, palaidnīgi, jo tādi jau mēs visi esam. Paldies. Tāds kārtīgs Izmantojot gadījumu, gribētu arī vēl pateikt. Es jums saku paldies arī par to, ka jūs bijāt jauki un kuklinājāt mūsu vienu pasākumu. Un tas ir labi, ka jūs nodarbojaties arī ar labdarību, ne tikai ar iziešanu pasaulē, bet šeit pat mūsu mājās. Jums liels paldies par to.
Liecimies, kas tev vietā. Nezinu, tā smūgs man labo. Pamēģini tādā, ka līkāroties tā kā es. Liels paldies.